Dievs ir labs, un šis ir raidījums Atmošanās, kurā mēs runājam par jauniešiem un jauniem pieaugušajiem aktuālām tēmām. Šajā dienā mēs runāsim par attiecībām ar draugiem. Pie mums studijā ir divas dāmas, tā kā esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti jauks, sirsnīgs raidījums. Iepazīstināšu jūs ar viņām. Tā ir 3 bērnu māmiņa no Bauskas Karina Burmistrova. Labvakar. Viņa arī muzikālā izrādē Laimes rekvijums attēloja Ievu, vai ne? Jā, mēģināju. Man ļoti patīk, kā tu tēloji. Tur arī bija tāds Ričards, arī ļoti labs. Un Rebeka Sīle, kas ir pusauģu darba vadītāja, draudzē Prieka vēsts un aktīvi darbojās skolās ar jauniešiem. Sveika, Rebeka. Labvakar. Prieks jūs abas šeit redzēt. Nu, ko ķersimies klāt bez gariem ievediem. Vai jums ir daudz draugu? Jā, mums ir daudz. Viens teiktu, ka daudz, cits teiktu, tas ir nedaudz, bet man ir apmēram 5 draugi. Lieliski. 5 draugi, kurus var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Bet Facebookā tev noteikti ir ap 400. Facebookā man ir ļoti daudz draugu, kā to saka parasti pusauģi. Ja man ir daudz laiku, ir uzlikts 100 laiks, jā, tad obligāti man ir 100 draugi, bet es tam nepiekrītu. Tie ir paziņas, tie ir cilvēki, varbūt, kurus es satieku uz ielas, veikalos, draudzē, un viņi nav visi mani draugi. Kā ir ar tevīm? Jā, man ir ļoti līdzīgi kā Karinai. Man ir maz draugi, es domāju, ar kuriem es varu tā atklāti izrunāties un kur tiešām ir draugi īstajā nozīmē. Bet labās attiecībās un tādā paziņu līmenī tie man ir draudz. Un, protams, draudzē mēs satiekam daudz cilvēkus un apkārt ir, ar kuriem mums ir labas attiecības darbā, skolā. Tur viss apkārt ir cilvēki, ar kuriem ir labas attiecības, bet vai viņi ir tie draugi īstākajā nozīmē? Nē. Tie man ir kādi, jā, līdz 5 tā arī ir. Nu, jāsaka, arī man laikam ir ļoti līdzīgi. Facebookā viņi ļoti daudz, bet laikam dzīvē tādi, ko patiesi par draugiem saukt, noteikti ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Kā izvēlēties draugus vispār, nerunājot tikai par tiem 5, bet vispār kā izvēlēties cilvēkus, ar kuriem veidot attiecības savā dzīvē, ikdienā? Karina. No vienas puses mēs varam viņus izvēlēties, mēs varam lūgt kā kristieši par draugiem, lai viņi ienāk mūsu dzīvē, bet es domāju, ka dzīvē viss jau ir noteikts, tas kungs jau ir visu noteicis, ja? Un tie dārgie cilvēki, kas ir manā dzīvē, es domāju, ka tos cilvēkus ir iesējis, ielicis manā dzīvē tas kungs. Un tie ir draugi, tie ir cilvēki, kas mani pazīst. Man patīk arī, kā ir raksturvieta. Es tagad precīzi neteikšu, kur tas ir rakstīts, bet ir teicis pats Jēzus, ka jūs esat mani draugi, ja jūs pazīstat, ko saka mans vārds. Ja? Un tas tā arī ir. Draugiem ir jāpazīst mani. Un tas ir viens ieraudzīt tikai manu bildi un pateikt, es viņu zinu. Vai vienkārši zināt, kā es ģērbjos, vai kas man piestāv, bet ir pavisam kas cits, ka tas cilvēks tevi pazīst. Ka viņš pazīst, kas tev garšo, ka viņš zina tavu mīļāko krāsu. Viņš zina, ko vajag tev uzdāvināt dzimšanas dienā. Tas, laikam, ir pats svarīgākais. Protams. Rebeka, ko tu varētu piebilst? Jā, ir situācijas, kurās mums apkārt ir cilvēki, kuri viņi ir, un tev jāuztur labas attiecības. Nevienmēr tu piekritīsi to, ko viņi tev teiks, nevienmēr tu būsi viensprātis, bet tev jānovērtē. Un nepavēlti Dievs mums ir salicis kopā, lai mēs varētu būt viņiem par gaismu, lai mēs varētu parādīt to Kristus mīlestību, un arī viņi mums ir par svētību. Un to atklājot, un, protams, būs domstarpības, protams, būs kaut kādas lietas, kur nepietiek, bet ja mēs uz to koncentrēsimies, tad maz cilvēki būs mums apkārt. Bet tie tuvākie draugi noteikti ir tie, vismaz manā dzīvē tā ir, kad mums sirdī deg viena un tā pati lieta. Aicinājumi ir līdzīgi. Mērķi ir vienādi. Mēs runājam un es jūtu, tas atsauc arī viņa sirdī. Un tad, kad man ir grūti, es nebaidos pazvanīt un pateikt, klausies, ir slikti, jo viņi man izprot nevis.
atkal Rebeka, jā, bet viņi izprot, un viņi ir tā kā tava ģimene jau. Tā tava ģimene, kur pazīst tev visādos sīkumos. Un tie ir tie patiesie draugi, un tos mēs izvēlamies. Un Dievs arī dod mums viņus. Dievs mums dod, bet tā ir mūsu izvēle turēt ar viņiem attiecības, kopt viņas, jo tas tāpat kā laulībā, tāpat arī ir mūsu draudzenēm. Tas ir... To es vēl nezinu, bet... Es arī vēl nezinu, bet tas ir kaut kāds process, kas ir jākot. Man liekas, arī cauri visai Bībelei Dievs vai Jēzus, mēs redzam, ka ļoti maz cilvēki ir konkrēti nosaukt par viņu draugiem. Ļoti maz. Viņš saka, jā, jūs esat mana ģimene. Jēzus ir mūsu vecākais brālis. Bībele to visu mums stāstīja. Mēs to varam redzēt, un ģimenē tu neizvēlies, kurš būs tavā ģimenē. Ja? Bet par draugiem Dievs sauc īpaši cilvēkus. Ja mēs redzam Ābrahams, Dāvids, viņš bija cilvēks pēc Dieva sirds. Mēs redzam jaunā derībā, ja? Jānis. Tie ir īpaši cilvēki. Tie bija cilvēki, kas pavadīja laiku kopā ar Dievu, kas pazina viņu. Un tas ir ļoti svarīgi. Arī savā dzīvē es gribu, lai tie cilvēki, un arī es gribu būt tas cilvēks, kurš pazīst to savu draugu. Ja? Nevis vienkārši tā virspusēji, tu man esi draugs, jo esi draugs. Varbūt tā mazliet atkāpsimies no tiem 5 tiem ļoti tuviem draugiem, bet parunāsim vispār par draudzību ar cilvēkiem no tāda viedokļa, ar ko mēs pavadām laiku kopā. Un tad man rodas šis jautājums, kā rīkoties kristietim, kurš kļūstot par kristieti, viņš konstatē to, ka viņam ir ļoti daudz draugi, ir bijuši nekristieši. Vai kristietim var būt nekristīgi draugi? Man bija situācija, kad es pati bija brīdis, kad man bija ļoti daudz draugi, kur bija nekristieši. Un tas bija skolas laiks, mēs pavadījām daudz laika, un tas noteikti mani ietekmēja nepareizi. Un tas bija man kādu 1,5 gadu, kad es tiku ietekmēta ne tajā labākajā veidā, bet, protams, tā bija mana izvēle, jo es izvēlējos ar viņiem draudzēties. Un, lai arī mani vecāki brīdināja par to un stāstīja, man liekas, nē, es zinu labāk, ar viņiem ir forši, nav jau nemaz tik traki. Bet tad, kad es sapratu, ka tā bija nepareiza rīcība un viņi ietekmēja man nepareizi, man nācās pateikt, varbūt ne pateikt, viss mēs vairs nedraudzējamies, bet vienkārši izvēlēties to laiku, ko es pavadīju viņiem kopā, nepavadīt ar viņiem kopā. Un tad es sapratu, ka tajā brīdī es nebiju gatava būt tuvās attiecībās ar kādiem nekristiešiem vai būt kopā. Bet laikam ejot un vairāk arī iepazīstot Dieva sirdi un Jēzu, es sapratu, ka man ir jādraudzējās arī un ir jābūt labās attiecībās ar tiem, kas nepazīst Jēzu. Jo kāds viņi uzzinās par Jēzu un tomēr vistuvāk un labāk mēs varam pastāstīt par Jēzu un parādīt viņu mīlestību, ja mēs esam draudzīgās attiecībās. Atvērti un tādā paziņu lokā mums ir nekristieši. Bet, protams, viņi ietekmē, bet te ir mūsu izvēle, cik daudz mēs ļaujam viņiem ietekmēt un cik daudz laika mēs pavadam ar viņiem. Jā, un man liekas, ka jo vairāk mēs pavadam savu laiku ar Dievu vārdā, ar to kungu lūgšanā, ja, slavēšanā, draudzē, draudzes mērķos un tādās tiešām foršās lietās, kur mūsu sirds aug un pieaug tajā kungā, tad jo stiprāki mēs paliekam arī atrodoties neticīgo draugu vidū. Mēs esam stiprāki, līdz ar to mums nemainās mūsu vērtības jau, ja nav vairs tik vienkārši. Ja tu nenāksi ar mums, mēs neiesim ar tevi. Tas nav vairs tik vienkārši. Man pilnīgi savādāka situācija kā Rebekai. Es 12 gadu vecumā jau pieņēmu Jēzu par savu kungu un glābēju, līdz ar to man bija visi draugi pārsvarā no draudzes. Un tādas ļoti, ļoti tuvas draudzenes bija no slavēšanas, 4 meitenes, ar kurām mēs dziedājām, raudājām, slavējām un bietas kaplējām un gurķus lasījām visu kopā. Ja? Jo Bauska ir ļoti maza pilsētiņa. Bet viss izmainījās pēc tam. Diemžēl viņas bija aizgājušas no draudzes. Un sanāca tā, ka es paliku vienīgā, kas bija kalpošanā, vienīgā, kas palika draudzē. Un es iestājos par savām draudzenēm, iestājos lūgšanā. Es zinu, ka Dieva plāns ir viņu dzīvēm glābšana. Un starp citu, Laimas rekvijums bija viens no veidiem, kā uzrunāt atkal un atkal manas draudzenes. Un viņas bija šeit.
un viņas dzirdēja Dievu vārdu, viņas varēja paskatīties savu dzīvi no citas puses, uz to dzīvi, kuras viņas bija izvēlējušās bez Jēzus. Es ticu, ka tas nesīs augļus, un es ticu, bet viņas ir manas draudzenes, ja? Bet tas ir cits līmenis. Tai draudzībai ir pilnīgi savādāks līmenis. Es neļauju viņām ietekmēt manu dzīvi, piemēram, kāpēc tu dod 10. tiesu, ja, kad sākās tāds jautājums, kāpēc katru svētdienu jāiet uz draudzi, kāpēc ir, piemēram, kāpēc tev jāklaus savam līderim, ja, paskaties uz viņu no citas puses. Tas mani vairs neietekmē. Tā saka Dieva vārds man darīt, un es tā darīšu. Un tagad es esmu tā, kas ar Dievu palīgu ietekmē viņu dzīves. Man liekas, jauniešiem arī būtu ļoti pareizi saprast, ka tas ir ok, ja mums ir draugi, kas nav ticīgi, bet, manuprāt, arī no savas pieredzes, ko savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka mums ir jāuzdod šis jautājums, kā šie draugi mani ietekmē. Un tas ir arī attiecībās ar kristīgiem draugiem. Ir jāprasa, kā viņi mani ietekmē un kas ir tas, ko mēs kopā darām. Vai tas mani ceļ, vai tas mani grauj. Bet jūs jau sākāt runāt par to ietekmi, kas ir mūsu draugiem. Kā nepakļauties neticīgu draugu ietekmei? Jo varbūt ļoti dažādi draugi neticīgi, varbūt tādi, kas tev velk nepareizās lietās, bet ir arī tādi, kas varbūt tās vērtības saskan, vienkārši viņi nav ticīgi. Jā. Bet kā nepakļauties, nezinu, vai skolā tas būtu, kur mēs pavadām daudz laika, varbūt tās, vai darba vietās, kur ir nekristieši apkārt, kā nepakļauties tam spiedienam? Es mācu saviem bērniem, ka viss mums ir atļauts, bet ne viss mums der. Ja vienmēr es to viņiem atkārtoju, katru dienu. Un, ja mēs paskatāmies jaunajā derībā, bauslis, vienīgais bauslis, man liekas, un svarīgākais, ko Jēzus mums ir atstājis, tas ir mīli savu kungu, ja Dievu no visas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu. Un tikai tad mīli savu tuvāko, tikai tad tu spēsi mīlēt savu tuvāko. Ja mūsu dzīvē kaut kas ir pilnīgi otrādi, ka mēs sākam mīlēt savu tuvāko, savu draugu vairāk un to, ko viņš mums piedāvā, ja, vai ja viņš, piemēram, ir no pasaules, viņš nepazīst to kungu. Ja mēs sākam mīlēt jau vairāk tās lietas un pieķeramies viņam vairāk kā savam kungam, tas ir nepareizi. Tas neatnesīs nekādas svētības. Ja? Tas salauzīs pakļausimies tam spiedienam. Jā, un tad mēs arī pakļausimies, tad mēs arī neizturēsim, un tad mēs aiziesim, tad nevis viņš atnāks uz draugu. Stipras attiecības ar Dievu. Tieši tā. Pazīt to, ko man saka Dieva vārds, ja tu izvēlēsies to, tad tomēr būs tam sekas, ja? Bet tas kungs tevi mīl, un viņš tevi sargā, un vienkārši mīli to kungu no visas sirds. Un tad, kad tu esi jūtīgs garā, tad jau tu jūti, kurā brīdī, hei, stop. Jā. Tad jau ir tie brīdinājumi signāli. Ja tu esi tuvās attiecībās ar Dievu, tad ir. Un man ir bijuši daudz reizes, ka tu sāc draudzēties un kursā vai klasē ir kādi tuvi cilvēki, ar kuriem tu sāc vairāk pavadīt laiku. Un no visa dienas tu pavadi aptuveni 5-6 stundas. Bet tur ir nepārtrauktā Dievs. Un ja tev ir tuvu sirds Dievam, tad pēc tam tu tikai nodod viņiem mīlestību. Tu esi tas, kas... Un, protams, ja jums ir kopīgs intereses, ja jūs kopā pavadat laiku, tas kāpēc ne? Kāpēc būt? Un es domāju, mēs kristieši, kā mēs pastāstīsim par Kristus vēsti, ja mēs norobežosimies, nē, tu dari nepareizi, nē, es ar tevi nerunāšu. Un kā? Jēzus arī gāja pie grēciniekiem, un farizēji teica, kāpēc viņš sēž ar grēciniekiem pie galda. Bet kā viņš savādāk varētu pastāstīt, nodot to mīlestības vēsti? Tas nozīmē būt atvērtiem, bet pašā laikā uzmanīgiem, klausīties, ko Dievs saka, jautāt viņam. Ja man tagad piekdienas vakarā kaut kur aicins kaut kādu ballīti visu nakti, iespējams, man nevajadzētu iet tur. Nevis iespējams, bet tev jāapsaka, ne? Jāapsaka, nē. Tur nav variantu. Tajā pašā laikā man nevajadzētu būt tam, kurš viņus tiesā, ko jūs rīkojaties nepareizi un tā, bet... Un nelasīt pirmdienā lekciju, ko tu esi darījis brīvdienās, kāpēc tu tā rīkojies. Noteikti nē. Ja es nenācu tiesāt... Nē, džekiem kādreiz var, ja tur tādu lekciju mazliet. Dievs dod gudrību, kad un kā un cik daudz, bet mums... Ja es nenācu tiesāt. Tad tas pamats, lai nepakļautos tam spiedienam, būtu attiecības ar Dievu.
Jā. Gribu atgādināt, ka raidījumu, kurā mēs runājam par attiecībām ar Dievu, var noskatīties mūsu YouTube kanālā. Toreiz pie mums ciemojās mācītāja Līga Leške un Salamans Lemantovičs. Bet mēs turpinām runāt par attiecībām ar draugiem. Manuprāt, arī viena svarīga lieta, ko dara apzināties, un katram kristietim, kuram ir draugi nekristieši, un ja viņš pavada daudz laika ar viņiem, ir tā, ka viņam vajadzētu būt lieciniekam šajā sabiedrībā. Jo man liekas, ka bieži vien mēs varam pierast pie tā, man viņi ir tie nekristieši, tie draugi, chill, tad tā arī vienkārši pavadam laiku kopā un viss tur, manā gadījumā tie varbūt treniņi, cita gadījumā, tas nezinu, mācības vai kas, kur tu viņus satiec, bet īstenībā mums būtu jābūt lieciniekiem. Mums jābūt lieciniekiem, mums jābūt par sāli, par gaismu, par visu iespējamo. Kā mēs varam būt liecinieki, bet tajā pašā laikā tā kā netikt izslēgtiem no šī draugu vidus vai tikt akceptētiem, vai tas iet kopā? Tas iet kopā, bet ir savas robežas. Ir savas robežas, un tā kā Karina teica, ka viņiem nav diskusijas par 10. tiesu, par vai tu svētdienās ir jāiet. Un tev ir skaidrs robežas, un saviem draugiem ir jāzina šīs robežas. Ir jāzina, ka katru svētdienu te uz dievkalpojumu pirms maltītes tu lūdz Dievu, lai viņš to svētī. Viņiem ir jāzina tava attieksme pret lietām, ka tu nerunā un nesmies par glupiem jokiem un kaut kādām lietām. Viņiem tas ir jāzina. Un ja viņi draudzējās, viņi to zina. Un man ir draugi, kas respektē. Viņi vēl atvainojās, ja kaut kas ir izprucis vai manā klātbūtnē ir kaut kas pateikts. Viņi atvainojās, piedod, Rebeka, es tiešām negribēju. Un te ir tas brīžiem, un arī tas, kas šobrīd, man liekas, sabiedrībā ir tā tolerance, tik ļoti, mums ir jābūt mīļiem, labiem, neaizskaramiem, bet kā Bībelē ir teikts. Un tas ir skaidri jāpasaka, bet tev tas nav arī visu laiku jābazūnē un jāsaka, un jāspiež sejā un jāsaka, ka tu dari nepareizi. Bet robežām, to, ko Dieva vārds ir teicis, tas ir, jo kā tad viņi uzzinās, kas ir pareizi, kas ir nepareizi? Kā tad viņi zinās, ka vispār ka ir grēkojuši vai dara kaut ko nepareizi. Tā, bet tām ir jābūt robežām un ar mīlestību. Es domāju, ka būs arī brīži, kad reāli tevi neakceptēs, kad vienkārši pateiks, bet tas ir arī forši. Tas ir arī forši, ka tu zini, tad tas nav tas cilvēks, ar kuru man ir jāiet kopā. Nevienmēr būs tā, kad baigi cienīs un piekritīs, un kopā ar tevi lūgs. Kā jau es teicu sākumā, manas draudzenes vienmēr, mums jau ir ģimenes, gan viņām, gan man, un viņām ir sabiedrībā kaut kāds jau stāvoklis, bet vienmēr, kad mēs atbraucam, viņas zina, ka tūlīt mēs lūgsim pirms ēdienu, tas ir baigi forši. Bet ir arī cilvēki manā dzīvē, kas ir konkrēti pateikuši to ar savu Jēzu, bet vai tas kaut ko maina? Mūžīgā dzīvība man netiek atņemta, un tāpat ir cilvēki, kas vēlās ar mani draudzēties un kas mācās kaut ko no manis un es no viņiem. Draudzība jau tur ir tā lieta, kad mēs neesam egoisti. Ja? Mēs kaut ko vienkārši kaut kam piekāpjamies un tam cilvēkam, un caur to mēs mācamies viens no otra. Manā skatījumā arī ļoti svarīgi tas, ka mēs vispār veidojam normālas attiecības ar cilvēkiem, kam parādam, ka mēs esam uzticami, ka mēs esam gatavi uzklausīt viņus. Un ja viņi redz, ka mēs esam uzticami un klausāmies viņos, esam ieinteresēti, mums vienmēr, man liekas, radīsies šīs iespējas arī būt par lieciniekiem, pateikt viņiem no savas pieredzes, pateikt, ko Jēzus izdarījis mūsu dzīvēs. Un, manuprāt, ja mēs pirms tam būsim parādījuši, ka esam normāli draugi viņiem, ka varam būt, tad viņi daudz savādāk, manuprāt, man bija īstenībā situācija, ka man klasē pateica viens kursa biedrs, tu ar savu Dievu nebāzies virsū. Un tā kā, tu lūdzu apstājies. Un tad, kad bija grūta situācija, tad viņš bija tas, kas tāca, klausies, tu vari palūgt, ne tādu ļoti visu klases priekšā. Un tad pēc tam mums bija vēl saruna, un es saku, kāpēc tu man jautāji? Tu man teici, lai es nebāžos virsū, un teici, vienkārši, tā interesi pēc. Un saka, es esmu pārsteigta, kad, lai arī es skaidri pateicu, nē, tu tirgu un tā turpināji kontaktēties, labi, par Dievu tu nerunāji, bet tu paliki, tu neapvainojies. Un tad jau laikam tas ir kaut kas pa īstam. Un bija situācija, viņš arī gāja pēc tam savā draudzē un citā draudzē, bet viņš bija pie Dieva.
Un tas bija tāds viens moments, ka viņš tā kā izaicināja, izprovicēja, vai tas pa īstam. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs nevis uzreiz tajā brīdī, nu labi. Pēc saka, jā, es bez Jēzus neesmu. Te es esmu. Tā bija ļoti svētīga situācija. Starp citu, mana pieredze liecina par to, ka tie cilvēki, kas bieži vien mūs nepieņem, vai neakceptē, tas forši tāds vārds īpašais, viņi ļoti, ļoti mūs vēro. Jā. Un viss, kas mums ir jādara, mums vienkārši jāturpina būt patiesiem, jāturpina darīt pareizi un jāiet uz priekšu. Un viņi vēro, un tie bieži vien ir tie cilvēki, kam tiešām, kā Rebeka arī teica, ir pēc tam viens klikšķis, un viņi ir ar mums kopā. Jā. Tiešām. Tāpat kā ir svarīgi, ka mums ir nekristīgi draugi, es domāju, ka kristietim ir ļoti svarīgi, lai viņam būtu draugi arī kristieši. Ir bieži tādi gadījumi, esmu dzirdējis, ka cilvēks kļūst par kristieti, bet draugus nemaina, paliek tie paši vecie. Bet ir noteikti ļoti svarīgi tas. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc mums ir svarīgi, lai mums būtu draugi? Kristieši. Jo mēs viens otru uzmundrinām. Mēs varam atklāti runāt par savām ticības cīņām, par tām lietām, kas mums ir svarīgi. Mēs varam viens otru uzmundrināt, tad, kad mums grūti iet. Un ir brīži, un, kad es atveru Bībeli, un tev liekas, pilnīgs, nekas nav, un tev pašam ir grūti. Un tad es pazinu draudzenei, klausies, nav labi, mēs varam lūgt, un mēs kaut vai pa telefonu lūdzam, uzmundrinām viens otru. Un tas ir tas, kad jums ir tā patiesā draudzība, kas ietver ne tikai tādas intereses, bet arī, ka jūs varat dalīties savās grūtībās garīgi. Un tas ir tas, kas ir viskaistākais. Un tas ir tas vissvarīgākais, lai jūs varētu pēc tam būt kā atbalsts viens otram, ejot arī tajā aicinājumā uz tiem vienotiem mērķiem. Un tāpēc noteikti ir nepieciešama. Jo kā tu tam savam draugam, kurš ir nekristietis, pateiks, ka klausies, ir grūti, man tāds sajūta, ka es lasu, man nekas nenotiek, vai es kaut ko izdarīju nepareizi, vai kaut kas ir, kā viņš tev varēs daudz palīdzēt. No tāda skata punkta tas ir ļoti svarīgi. Obligāti ir jābūt draugiem kristiešiem, ir obligāti jābūt manā dzīvē cilvēkiem, no kuriem es varu mācīties, kuriem es varu sekot. Ja? Jo arī es esmu tas cilvēks, aiz kā seko un no kura mācās. Un obligāti ir jābūt manā dzīvē stiprākam cilvēkam par mani. Ja? Un tas nav tikai, es domāju, mācītājs vai mans mājas grupas līderis vai manas kalpošanas kaut kāds konkrētās cilvēks. Es domāju, ka tiešām tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, kad man ir ticīgi draugi. Un, ja mēs ticam Bībelē, tad Bībele saka, ka Jēzus ir katram no mums. Un, es attiecībās ar citiem kristiešiem redzu to, ka viņos ir Jēzus, un Jēzus var runāt caur viņiem arī manai dzīvē. Ja. Es arī gribu iedrošināt džekus, kas varbūt tās saka, man jau nevajag draugus draudzē vai kā, es pats visam tieku cauri. Nē, tev vajag draugus, kas tev var pacelt ticībā, kā tu teici, ka jūs varat viens otram runāt, kā Bībele saka, psalmos, himnās, ja vienkārši Dieva vārdā, runāt tos pantus viens otram, vienkārši stiprināt, aizlūgt, tas ir es pat nezinu, ko to salīdzināt, bet tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, ka tev ir cilvēki, kas par tevīm lūdz. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par attiecībām ģimenē. Mēs teicām, cik svarīgi ir tas, kad par tevi kāds ģimenē lūdz, vai māma, vai tētis, bet kad tev vēl draugi, kas par tevīm lūdz. Tā ir papildus spēks. Tas ir papildus spēks. Tu neesi viens pats spēlētājs. Un ir tā, ka tad, kad tu esi arī savā skolās ikdienas gaitās, un kur tev nav vienmēr apkārt kristieši draugi, kaut kādā ziņā tu arī pagursti. Katram no mums, un tad mēs ejam vieni paši, mēs ejam savā kambarī, lūdzam Dievu, un tur dabūjam spēku. Bet kāds spēks ir arī tad, kad mēs sanākam kopā, mums jālūdz kopā, jāslavē kopā. Un tas ir spēks, kur 2 vai 3 ir kopā. Tur Jēzus ir mūsu vidū. Tieši tā. Tieši tā, draugs var būt tuvāks par brāli. Tā kā puiši, kam ir brālis, padomājiet par to, ka citreiz draugs var būt tuvāks. Tas ir rakstīts Bībelē. Tuvāks arī nekā māsa? Jā, viņš var būt tuvāks kā māsa. Daudziem ģimenēs var būt draugs. Šobrīd ir īpaši, man liekas, tajā situācijā, kas ir tagad Latvijā. Daudziem ļoti bieži vien draugi ir tuvāki kā viņu ģimenes, kā viņu māma, tētis un vēl.
Tāpēc tas ir tik svarīgi, lai tavs draugs būtu tomēr kristietis, lai viņš būtu stiprāks, lai viņš pareizā brīdī būtu tev blakus. Un labi iespēja noteikti, kur iegūt kristīgas draugus, ir mazās grupiņas. Izmantošu iespēju arī uzaicināšu visus. Ja tev vēl nav savas mazās grupiņas, tad nāc uz skaties pvj.lv vai priekavēsts.lv, meklē mazās grupas sadaļu un piesakies vai raksti uz e-pastu pvj@priekavēsts.lv un arī vienkārši mēs atradīsim pat labāko grupiņu tev. Un raidījums jau strauji tuvojās nobeigumam un varbūt tāds pēdējais jautājums tiem jauniešiem, kuri varbūt tās pavisam nesen ir ienākuši draudzē, kļuvuši par kristiešiem, viņiem nav neviena kristīga drauga. Kā viņi var tagad iegūt draugus? Vispār kāds ieteikums, kā iegūt draugus? Vai man ir jāgaida, kad kāds nāks man klāt un sāks ar maniem runāt? Vai kā? To noteikti nedari. Esi tas, kas rīkojies. Esi tas, kas tu meklē draugus. Esi tu draugs. Un tad jau kļūst notiks. Par draugu. Tieši tā, kļūstu par draugu. Es draudzīgs ar visiem, un Dievs dos. Amen, man prātā nāk atkal dziesma. Draudzība ir tā kā saule, draudzība ir tā kā zieds. Uzziedēt šim ziedam ļauj un sirdī piepildīs tev prieks. Man liekas, ir jāļauj vienkārši ziedēt šim ziedam. Jābūt tam, kurš iet pie cilvēkiem, jābūt tam, kurš iet pie puišiem, pie meitnēm, saka, vai draudzēties. Vienkārši palīdzēt, obligāti. Ja tu redzi, tur vari kaut kur pielikt savu roku, palīdzēt. Tu vari uzsmaidīt, tu vari varbūt, es nezinu. Man liekas, draudz ir reāli tik lieliska vieta, kur var iegūt draugus. Viss ir atvērts, smaidīgi, tu ienāc pa durvīm, viss jau smaida. Tā kā tikai uz priekšu. Un neapvainoties par, piedod, Rebeka, neapvainoties par kaut kādiem sīkumiem. Viņš ir man nesasveicinājies šo svētdienu. Muļķīgi. Gaidi, tu jau atnāc bez 10, 11 gaidi stāvi, kamēr var sasveicināties. Sveicini visus, Tieši tā, tevi pamanīs. Gribu iespēju pasveicināt pilnīgi visus, kas skatās šo raidījumu. Nu labi, ko, raidījuma laiks jau ir iztecējis, tā kā, attiecības ar draugiem tā ir ļoti nozīmīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Un tas ir pilnīgi ok, ja mums ir draugi, kas ir nekristieši, un ir ļoti, ļoti svētīgi, ja mums ir draugi, kas ir kristieši. Pat ja tu esi neticīgs un tavi draugi kristieši, tas ir rītīgi svētīgi, jo ļoti iespējams, ka tas tavs draugs par teviem lūdz. Un pie šiem nekristiešiem mēs varam būt par liecību viņiem, parādīt Kristus mīlestību, bet atkal kristiešu vidū mēs varam viens otru celt, stiprināt un vienkārši pieaugt savā ticībā. Amen. Tā kā es teikšu paldies Karīnai un Rebekai, un paldies jums, ka skatījāties, un tad jau tiekamies arī nākamajos atmošanās raidījumos. Draudzība ir tā kā saule, draudzība ir tā kā...